Labdien! Man kā pētniecei droši vien būtu jābūt ar tādu ļoti objektīvu, distancētu pozīciju. Bet es droši vien nekļūdīšos, ja 50% no jums zālē sēdošajiem es jau jūtos tā kā pazīstama. Daudzus no jums es gribu uzrunāt mīļie. Un tieši tāpēc labdien, mīļie Latvijas lauku cilvēki! Jo esot kopā ar šīm mazajām lauku skolām, un kā mēs pētnieki sakam, kad ir tā iespēja pataustīt to drēbi, ne no pilsētas skatoties, ne tikai caur skolēnu skaitu, pedagogu likmēm, attālums līdz tuvākai pilsētai un tā tālāk, infrastruktūra ir, nav kultūras nams, ir, nav uzņēmēji, ir, nav spēcīgas zemnieku saimniecības un tā tālāk. Un tad, kad tu esi uz vietas, tad saprot, ka tas nav stāsts tikai par šādiem šķietami objektīviem un kvantitīviem rādītājiem. Un tāpēc tas jautājums ir ļoti, ļoti komplekss un arī ļoti, ļoti grūts. Un domājot tālāk arī par jūsu nākotni, es domāju, ka tas ir arī jautājums mums visai sabiedrībai Latvijas būt vai nebūt Latvijas laukiem. Un mēs visi zinām, cik mums svarīga kā nācijai, kā sabiedrībai, mūsu identitātē ir lauki. Tā kā, to mēs arī neslēgt nedrīkstam aizmirst kā sabiedrība, kā kopums. Bet tajā pašā laikā mums tiešām ir jādomā arī, lai tas viss būtu efektīvi, lai būtu, tas viss būtu koordinēti, lai šī pārvaldība tiešām attaisnotos. Un ar to es gribu pateikt, ka es atbalstu laukus, un es uzskatu, ka Latvijā ir jābūt laukiem, bet mēs nevaram ieslīgt arī ideālismā. Šie pragmatiskie faktori mums arī ir jāņem vērā. Un tāpēc mans skats šodien no malas būs atbalstošs. Es stāstīšu par ļoti daudzām pozitīvām lietām, jo es uzskatu, ka man arī jūs šodien ir jāiedvesmo tālākajam darbam, jo tikai jūs esat tā darba darītāji, neviens cits. Bet tajā pašā laikā viņš būs arī gan kritisks, lai būtu jums arī tas pamudinājums tai tālākai izaugsmai un attīstībai, lai jūs neiegrimtu tādā, kaut uz īsu periodu, bet pašapmierinātībā. Ja? Jo slavēti jūs šodien esat jau daudz, un jūs to esat, protams, pelnījuši. Tajā pašā laikā, sākot savu stāstu, es mazliet baidos no tā, ka es nepateikšu jums neko jaunu. Jo to visu, ko es stāstīšu, es esmu uzzinājis no jums un caur jūsu pieredzi. Un šeit es gribu teikt tiešām lielu paldies pilnīgi jums visiem, kas tādā vai citādā veidā ir arī iesaistījušies abos novērtējumu pētījumos, gan atbildot uz aptauju jautājumiem, gan uzņemot mūsu skolās un pārkārtojot stundu sarakstu, lai varētu ar mums pavadīt laiku stundu un pat ilgāk garās sarunās, jo tikai šādās atvērtās un ilgstošās sarunās var izprast to būtību un kā lietas notiek praksē. Un mēs visās jūsu skolās esam tiešām uzņemti kā mājās. Un liels jums paldies par to. Un tagad jau pie lietas. Aija šodien jau mums atgādināja, kāds ir bijis Soros fonda iniciatīvas mērķis. Un tātad šie 4 darbības virzieni, kuri tika atbalstīti īpaši arī šajā kārtā, un šie virzieni, kas ved kopā uz to konceptu, ko mēs saucam par daudzfunkcionālu centru, es domāju, ka mēs joprojām katrs tajā ieliekam savu nozīmi, un tas nav aplami. Tātad šie 4 pamatvirzieni - iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība. Tas nozīmē to, ka cilvēki ir aktīvi, ka tie cilvēki, kas mums dzīvo apkārt, viņi nav vienaldzīgi pret to, kas kopienā notiek, ka viņi palīdz viens otram, ka viņi atnāk uz skolu, ka viņi izprot skolas problēmas, ka viņi nepaliek malā, ka viņi katrs atrod veidu, kā viņi var palīdzēt. Tā ir tā pilsoniskā līdzdalība. Veidot stabilas partnerības starp pašvaldību, izglītības, kultūras iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, vietējām iniciatīvas grupām un tā tālāk. Tad visi iesaistītie spēlētāji un sadarbības momenti šodien uzsvēra jau vairākas runātājas. Vēl viens atbalsta virziens - atbalstīt kvalitatīvas izglītības pieejamību. Vispirmām kārtām, protams, pirmskolas un skolas vecuma bērniem, bet arī jauniešiem. Ir skaidrs, ka pirmsskolai un sākumskolai ir jābūt pēc iespējas tuvāk mājām, un neatbildēts ir jautājums par 7. un 9. klasi. Kur jaunajā skolas modelī ir šī klašu grupa, ja mēs tālāk runājam par vidusskolām, spēcīgām vidusskolām novadu centros vai reģionu centros.
Un 4. virziens ir sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām. Un tas ir tas virziens, kurā jūs esat sasnieguši būtisku progresu, salīdzinot ar 1. un 2. kārtu. Jūs esat sapratuši, ko nozīmē kopienas vajadzības, ko šie 2 vārdi nozīmē, kas tās vajadzības ir, un kas ir vēl būtiskāk, jūs esat iemācījušies veidot piedāvājumu tām vajadzībām, miedarbībā ar kopienu. Tas nozīmē, ka tā kā reaģēt elastīgi uz šo vajadzību. Novērtējumu mērķi un saturiskie bloki, protams, viņi ir stingri izrietējuši no pašas arī iniciatīvas mērķiem, jo novērtētājs skatās tā, iniciatīva vēlējās sasniegt tādas lietas, kā iniciatīvai ar to ir veicies. Un tāpēc šeit tie jēdzieni un tie saturiskie rakursi ir ļoti līdzīgi tam, kādi tika definēti mērķi. Un tas uzdevums bija arī uz to visu skatīties tiešām holistiski, jo tas tādā kopumā, ja, šis te aplis arī to parāda, skatīties gan, kā skola strādā, kas notiek arī attiecībā uz formālas izglītības funkcijas īstenošanu, jo skola, protams, to nepazaudē, tā joprojām ir viņas pamatfunkcija, kas notiek ar šo tīklošanos, sadarbību, partnerību, draudzēšanos. Nosaucam, katrs mēs varam to nosaukt sev piemērotākā un atbilstošākā vārdā, galvenais ir saprast tā būtību. Kā tiešām mainās dzīves kvalitāte un rīcības spēja. Par šiem 2 jēdzieniem es parunāšu arī detalizētāk. Ļoti svarīgs šajā novērtējumā bija arī pieredzes izplatīšanas aspekts, jo mēs zinām, ir drošie turpinātāji un jaunā ceļa iesācēji. Un šeit bija radīti vislabvēlīgākie apstākļi šeit pieredzes nodošanai, un lai mēs visi saprastu, kādā veidā vislabāk šo pieredzi nodot. Jo arī tālāk tas, kas ir paredzēts pagaidām gan izglītības attīstības pamatnostādņu projektā, šis finansējums 134 skolām, lai viņas pārtaptu par daudzfunkcionāliem centriem, es domāju, ka jūsu loma šajā darbā būs dot šo pieredzi šiem 134 skolām, jo jūs jau šo atspērienu esat saņēmuši. Un jums būs šī pieredze, ko jūs arī šajā gadā daloties tajā pieredzē, un kā jūs to darāt, jums būs viņa jāizmanto, ja mēs domājam kopumā par Latvijas lauku skolu, un kā tā var pastāvēt. Es tā redzu šajā rezultatīvajā rādītājā jūsu lomu kā pieredzes tālāk nodevējiem. Un, protams, ilgtspēja, kas ir bijis ļoti daudzu Soros fonda rīkotu atbalsta pasākumu, šajā iniciatīvas kārtā atslēga vārds. Esat visu laiku mudināti domāt, kas tālāk, kā tālāk pašiem būtu. Šo tabulu es vienkārši vēlējos parādīt, lai parādītu to, cik komplekss šis novērtējums ir ticis veikts. Katra saturiskā bloka izvērtēšanā un analīzē ir izmantotas vairākas metodas un aptverts vairākas mērķu grupas. No pētnieku viedokļa tas nozīmē to, ka mēs esam raudzījušies uz šiem jautājumiem no dažādām perspektīvām. Un, līdz ar to tas nostiprina iegūto rezultātu ticamību un attiecināmību uz visu mazo skolu, uz pārmaiņu skolu kopumu. Redzat, mēs esam veikuši gan dokumentu analīzi, ar to saprotot gan politikas dokumentus, gan jūsu projektu pieteikumus, kur mēs skatījāmies, ko jūs esat apņēmušies darīt, un pēc tam raudzījāmies, kā jūs to darāt un ko tad jūs reāli esat izdarījuši. Tās bija elektroniskās aptājas, tad kvantitatīvās metodas, tās bija grupa diskusijas, kur jūs varējāt viens otru papildināt un vienlaikus arī paši smelties pieredzi un bija ļoti labi vērot, kā jūs arī reaģējat viens uz otru viedokļiem un šīm te pieredzēm. Tās bija arī padziļinātās intervijas, šīs te garās sarunas gan skolās, gan vasaras skolā. Eksperti intervijas. Šajā novērtējuma kārtā mēs runājām arī ar visiem Soros fonda Latvijas konsultantiem, kā viņi jūs redz no malas, un kur viņi saskata vēl jūsu vājās puses, ne tikai stiprās. Lūk, un tad viss šis te integrētā veidā analizējot un liekot kopā, mēs nonākam pie tiem secinājumiem, par kuriem es šodien arī runāju. Kas tad ir kopienas skola? Tas droši vien ir jautājums, uz kur jums katram ir atbildi un reizē nav atbildi, jo tās vienas konkrētās atbildes droši vien nav. Un šobrīd es domāju, ka tāda viena konkrēta atbilde arī nebūs vēl kādu laiku, un es to pamatošu stāstot tālāk. Šajā puķītē
Jūs redzat, ka kopienas skola, kas raksturo, protams, ka viņi īsteno formālo izglītību, lai gan nevienmēr arī šī sadaļa var iztrūkt. Ja? Ir plašs mērķu grupu lokus, mēs aptveram tad visu kopienu, visas vecuma grupas, un jūs to esat apliecinājuši, ka to var izdarīt. Protams, tā ir neformālā un interešu izglītība, tā ir mūža izglītības funkcija, tā ir kopienas līdzdalība. Tas ir tas, ka skolas resursi ir tiešām pieejami visiem kopienas iedzīvotājiem, un te jums ir joprojām jāturpina domāt par to, lai trenažieri, datori, mūzikas tehnika un tā tālāk, lai viņa nebūtu aiz slēgtām durvīm. Vai arī, ja kopiena ir tāda, ka viņa ir, diemžēl, jātur aiz slēgtām durvīm, tad domāt, ko mēs varam mainīt, lai šīs durvis varētu būt atvērtas un lai tās lietas tiešām būtu pieejamas. Ja? Jo tikai tādā veidā jūs varēsiet arī turpmāk nākotnē dabūt atbalstu savas infrastruktūras stiprināšanai, jo jūs pierādīsiet šo tiešām reālo pielietojumu. Lūk, un tā ir arī sociālā atbalsta funkcija. Protams, skola nevar pārvērsties par sociālo pakalpojumu sniedzēju pilnā spektrā, un mēs esam runājuši ar daudziem no jums, vai vājas vidusskolas gadījumā nepilda vienkārši sociālo funkciju, ka šiem jauniešiem ir kur pavadīt laiku, jo tie tomēr ir cilvēki, kas tālāk iet uz augstskolu. Ja? Bet tās tādas galējības jau var būt. Bet skaidrs, ka skola pilda sociālo funkciju. Un skola var pildīt šo sociālo funkciju arī plašāk, piedāvājot dažādus pakalpojumus, un tur vēl ir virkni pozitīvo piemēru, kur kopiena var izmantot šo te pakalpojumu, tās pašas dušas telpas, tā pati veļas mazgāšana un tā tālāk. Un ir piemēri, kur šīs pašas dušas un šīs pašas veļas mašīnas, ko varētu izmantot un kuras ir, un tomēr ir grūtības vienoties vai ar pagastu, vai ar novadu, ar sociālo pārvaldi, kurš būs atbildīgs par finansējumu sadalu, par pāraudzību un tā tālāk. Ir vēl kur strādāt. Ja? Bet es ticu, ka tas ir atrisināms, jo tam mērķim ir jābūt cilvēkam, tam, kas dzīvo šīs skolas tūmā, tam, kas var izmantot šo resursu, šo pakalpojumu, šo palīdzību. Tīklošanās un sadarbība, tas ir absolūtais priekšnoteikums šo te visu vietējo resursu apvienošanai, gan lai identificētu kopējās problēmas, jo jūs zinat daudzkārt, kas notiek skolēnu ģimenē, kultūras nama cilvēki zinās, kas notiek blakus mājā vai saimniecībā. Jūs visi kopā sanākot, vislabāk zināsiet un zināt, kas ir tās problēmas un kā jūs katrs varētu palīdzēt šo problēmu risināšanā. Un jūs arī veidojat tiltu starp pagastu, starp ciemu, jo mēs runājam par tādu klasisku mazu lauku skolu, kas atrodas ciemā, un novadu. Un šajā ziņā jūs esat tiešām atbalsts pašvaldībai, jo caur jums pašvaldība var ļoti labi izzināt situāciju konkrētajās vietās. Apzinieties to, izmantojiet, pašvaldības to novērtē. Šis sadarbības aģenta lokus, ar ko veidot sadarbību, viņš, protams, ir ļoti mainīgs un atšķirīgs. Jūs katrs dzīvojat, jūsu skolas ir atšķirīgās vietās. Vienā vietā ir kultūras nams vai tautas nams, viena vieta ir biblioteka, citu vietu tās nav. Viena vieta būs kāds spēcīgāks uzņēmums kaimiņos vai spēcīga zemnieku saimniecība, citiem nav. Viena vieta ir spēcīga draudze, citu vietu nav. Un jums ir pašiem jāsaprot, kas ir tas jūsu iespējamais sadarbības partneru loks, kas ir tas, kas jūs esat tie, kas veido šo te kopienu, un arī pašiem jāsaprot, vai jūs esat konkurenti, vai jūs esat partneri. Vai skola grasās kādam atņemt funkciju, vai nav runa par to, ka mēs kādu funkciju kādam atņemam, un tad darot labu sev, it kā daram sliktu otram. Ja? Bet arī šeit nav universāls receptes, jo jūs arī zināt, ka ļoti atkarīgs ir no tā, kas ir tas cilvēks, kas ir skolā, gan skolas vadītājs, gan skolotājs un tā tālāk, gan kas ir tas cilvēks, kas ir šajā te kultūras namā, un ir brīnišķīgi piemēri, kur šī te funkcija, pat kultūras, pakalpojumu sniegšana, dažādi pasākumi, neformāla izglītība un tā tālāk, jau tiek brīnišķīgi sadalīta, pārdalīta, efektīvi izmantojot resursus. Es domāju, ka jūs esat pie šiem vārdiem pieraduši, un man jums viņi nav jāskaidro, kas būs šis efektīvi un kas būs šis te resurs. Ja? Vienā vietā kultūras namam nebūs, vai būs lielā zāle, skolai nebūs, un tas var būt atkal otrādāk. Vienam būs ērtāk un labāk būs strādāt ar bērniem, jo bērniem nebūs jāpārvar tas attālums.
Ja kultūras nams atrodās pāris kilometrus no skolas, un citviet kultūras nams ir pāri ielai, ja? Tāpēc nav šo te universālo recepšu radītāju, stratēģiju veidotāji esat jūs paši. Sadarbības kvalitāte, ja mēs salīdzinām pirmo kārtu un otro kārtu, ir būtiski uzlabojusies. Tas nozīmē to, ka arī šajās kopienās un starp pārējām iestādēm, organizācijām, arī neformālām grupām, vienkārši aktīviem cilvēkiem, kas dzīvo jūsu kopienā, tā izpratne par to, kā skola var darboties, kā skola var mainīties, ir pilnveidojusies, viņa ir paplašinājusies, un caur šīs izpratnes paplašināšanos kļūst vieglāk noteikti strādāt. Bet šī sadarbības kvalitāte joprojām ir nevienmērīga. Ir vēl jūsu vidū tādi, kuriem ar pašvaldību attiecības neveidojas tik sekmīgi, un šeit es domāju vairāk novada līmeņa pašvaldību, jo pirmajā kārtā mēs runājām ar pagastu līmeņa pašvaldības cilvēkiem, šajā kārtā mēs analizējām un uzklausījām novada līmeņa pašvaldību vadītāju viedokļus par šādu te kopienas darbības modeli. Un jāatzīst, ka ir vēl vietas, kur ir jūtamas skolas un pašvaldības varas attiecības, kur jums ir nemitīgi jāpierāda, kur jūs vēl nevarat nonākt līdz partnerības sarunām. Bet, protams, ir vairāk ir to, un ir kļuvis salīdzinot ar pirmo un otro kārtu vairāk to, kur ir tiešām dialogs šī vārda vistiešākajā nozīmē un lietas neizskaistinot. Ja tā ir sadarbība, tad kādam šī sadarbība ir jākoordinē. Nevar, lai tas būtu efektīvi, viņa ir jākoordinē. Vai tā ir skola, vai tā būs pagasta pārvalde, vai tā būs bibliotēka, vai tā būs kāda aktīva nevalstiskā organizācija. Tas atkal ir kopienas jautājums. Vienviet visērtāk to būs darīt skolai, citviet iespējams labākais koordinators būs pagasta pārvalde. Ja? Atkal saprotiet, kas jūsu gadījumā būs tas, kas palīdzēs vislabāk strādāt skolai kopienas labā. Jo kopiena esat gan jūs, gan bērni, gan viņa vecāki, jūsu ģimenes un tā tālāk. Kopienas skola kā pašvaldības resurss. Te jau es iesāku skolu un pašvaldību partneri vai strīdnieki. Un kas liecina par pozitīvu sadarbību un partnerību? Par pozitīvu sadarbību un partnerību liecina tas, ka pašvaldības kopumā atbalsta šādu skolas modeli, viņas izprot priekšrocības un riskus, jo aptaujā bija arī ļoti daudz atvērtie jautājumi. Un ticiet man, tas, kādā veidā jūs stāstat par to, kas ir kopienas skola un kādā veidā pašvaldība par to stāsta, sakrīt, lielā mērā sakrīt. Tā izpratne ir, ja? Tas, ka daudzu pašvaldību attīstības programmās ir iekļautas skolas ar paplašinātām funkcijām, tātad jau plānošanā, pašvaldību līmeņa plānošanā tas ir, un mēs šodien dzirdot gan Izglītības un zinātnes ministriju, gan Varamu, kas ieskicēja savus plānošanas dokumentus, mēs redzam, ka arī tā saiknes ar pašvaldības plānošanu un nacionālā līmeņa plānošanu veidojas un var būt, un ir ļoti labas apņemšanās, lai šī saikne būtu spēcīga un realizētos. Pašvaldības arī atzinīgi novērtē to, ka skola tad uztur saikni ar kopienu, un viņi iesaistās šo te vajadzību un problēmu apzināšanā un piedāvā risinājumus. Jo jūs kā vietējie, kā uz vietas esoši cilvēki, iespējams daudzkārt redzat labāk, kāds risinājums ir nepieciešams nekā pašvaldība 10, 20 vai 30 km attālumā. Un, protams, pašvaldība apzinās, ka skolai jau tagad ir tie resursi, kas ir jāizmanto. Pašvaldība redz, ka arī uzlabojas šī pašvaldības iestāžu sadarbība, ka jūs arī uz vietām jau veidojat šos sadarbības tīklus, un viņi redz arī to, ka pašas kopienas aktivizējas, ka cilvēki kļūst aktīvāki, mazinās cilvēku kūtrums un pasivitāti. Protams, nevienmēr, ne visos gadījumos, bet mēs nekad nevarēsim šīs lietas absolutizēt. Galvenie trūkumi un riski, protams, vispirmām kārtām finansējuma trūkums, tas ir tas, par ko bažās arī pašvaldības, kāpēc nevarēs turpināties kopienas skolas ideja, jo ļoti lielākajā daļā, ja ne visās pašvaldībās, neesmu detalizēti analizējusi visu pašvaldību budžetus, bet, protams, nospiedošā budžeta daļa aiziet izglītībai. Viņi jau tā kā jūtas, ka viņi atdod maksimāli daudz, cik viņi var jums, un tāpēc arī saprotam viņu nostāju, kad šajā te finansējuma trūkumā viņi saskata reālās ilgtspējas riskus. Un līdz ar to šī te pakalpojumi, ko skola var piedāvāt, arī tur viņi ceļ šo pakalpojumu ilgtspējas risku. Tagad es runāju par sliktajām lietām, ja nesaskumstiet, būs atkal labās. Protams, viņi arī saredz konkurences ar pakalpojumu sniedzējiem. Tas, ko es teicu, vai mēs kādam atņemsim tad funkciju. Protams, skola var paņemt visu,
potenciāls ir, bet vai tas tad ir risinājums? Un tad mēs sāksim mazo kultūras namu problēmu risināšanu, ja? Vai mazo bibliotēku problēmas risināšanu. Ja? Tā kā tas ir jārisina kompleksi. Un šeit vienīgu bildīti. Kopumā pētījumā ļoti daudz arī ir skaitļu un procentu un ciparu, un pētījuma rezultāti noteikti tāpat kā pirmās kārtas būs pieejami. Ja? Šoreiz es drīzāk tā kā konceptualizēju to visu stāstu saistītā tekstā, bet tam apakšā tiešām ir mērījumi. Un tikai vienu grafisko attēlu es jums vēlos parādīt. Tad tas bija jautājums aptaujā pavasarī. Cik lielā mērā jūsu skolai bija pieejami nepieciešamie resursi paplašināto funkciju īstenošanai starpprojektu periodā? Un mēs jautājam gan par finanšu resursiem, cilvēku resursiem un materiālu tehnisko bāzi. Un jūs redzat, ka starpprojektu periodā atbildēju šo jautājumu drošā turpinājuma skolas, kuras bija piedalījušās pirmajā kārtā un turpināja otrajā. Un jūs redzat, ka tas zaļais un dzeltenais ir tas, ka vismaz pusi no vajadzīgā finansējuma bija. Pusi no vajadzīgiem resursiem bija mums arī šajā starpprojektu periodā. Ar materiālu tehnisko bāzi tātad vairāk vai mazāk varējāt pilnveidot, izveidot un turpināt izmantot ar cilvēku resursiem, ko es saprotu, gan skolotāji, gan nodarbību vadītāji un tehniskie darbinieki arī. Un, finanšu resursi ir tie, kas ir visgrūtāk, un šajos finanšu resursos, protams, ietilpst atalgojums. Un līdz ar to šī finanšu resursu trūkuma problemātika ir droši vien jārisina arī ļoti kompleksi, gan veidojot mazo lauku skolu politiku kā pārresorisku politiku, lai gan mums valstī starpministriju sadarbība nenorit tik sekmīgi, kā gribētos, bet arī šajā virzienā valstī tiek strādāt, un vēl mums ir pārresoru koordinācijas centrs, kas tieši par to ir arī atbildīgs, un es ceru, ka pārresoriskā plānošana un vispār pārresoriskā politika uzlabosies mūsu valstī. Tas ir, protams, arī jautājums vispār par mazo lauku skolu finansēšanas to principu un modeli. Kā tas risinājumi ir iespējami, bet atkal tā ir sadarbība, kurai ir jāsākas no vietējā līmeņa un jāiet līdz pat nacionālajiem līmenim neizbēgami. Par to, ka skola ir resurss vietējai kopienai, es domāju, nevienam vairs šaubu nav. Jūs varat pilnveidot ne tikai, jūs varat mācīt un dot zināšanas un attīstīt ne tikai bērnus un jauniešus, bet arī būt kompetenci veidotāji visās citās vecuma grupās. Un kur es saskatu vislielāko jūsu darbības potenciālu ir būt pārmaiņu, sabiedrisko, dažādu politisko, sociālo un ekonomisko pārmaiņu vadītājiem vietējās sabiedrībās. Ko es ar to domāju? Piemēram, šobrīd mēs visi stāvam uz sliekšņa, kad no janvāra mums būs cita naudiņa, ar kuru mēs maksāsim, un droši vien uz vietām cilvēkiem ir ļoti daudz jautājumu. Protams, valsts nodrošina dažādas informatīvās kampaņas un tā tālāk. Bet, kā mēs zinām, cilvēkam vislabāk viņš saprot tad, ja viņam tāds pats kā es, tas pats, kurš dzīvo blakus mājā, to izstāsta. Un palīdz adaptēties šajās jaunajās pārmaiņās, izprast viņas un zināt, kā tālāk rīkoties. Tas ir viens tāds piemērs, ja, kad vai tās pašas lietas, kas mums tiek publicētas laikrakstos, mēdījos un tā tālāk, jūs varat vienkāršā valodā šiem cilvēkiem stāstīt, un tas ir veids arī, kā jūs stiprinat šos cilvēkus, veidojot viņiem izpratni par pārmaiņām un to nepieciešamību, un kā rezultātā mēs iegūstam sabiedrību, kas nevis kurna un pretojas kopējām pārmaiņām, bet tās izprot, un tad iesaistās šo pārmaiņu realizēšanā, un tad, manuprāt, mēs visi kā sabiedrība kopumā varam raitāk virzīties uz priekšu. Liels ieguldījums attiecībā uz kopienu aktivizēšanu, protams, bija šis 3 papildus komponentes, kurus mēs arī vērtējām, skatījāmies, kā jums veicas ar tām. Šeit ir uzskaitīti tikai daži no tiem ieguvumiem, ko mēs saskatījām. Protams, tas ir tas, ka vairākas biedrības gan atjaunoja savu darbību, gan uzsāka. Tas, ka nostiprinājās šie vietējie tīkli, vietējās sadarbības saiknes caur praktisku darbību. Jo lielākoties šajos projektos jūs veicāt praktiskas lietas, un tādējādi jūs arī šīs iegūtās zināšanas, ko iespējams mācījāt cilvēkiem pirmajā kārtā, vai arī šajā kārtā jūs palīdzējāt nostiprināt vai vienkārši pārbaudīt vai tālāk veidot praksē. Un daudziem, kā jūs paši stāstījāt, tas, ka šī praktiskā darbošanās, vai tā būtu talka vai rotaļlaukuma iekārtošana skolas pagalmā,
vai jebkas cits, palīdzēja piesaistīt vēl vairāk cilvēkus skolē. Jo tas, kurš varbūt negribēja nākt mācīties angļu valodu vai apgūt datoru prasmes, viņš bija gatavs nākt un ēvelēt baļķi. Un svarīgākais jau šajā stāstā ir tas, ka tas cilvēks ir atnācis līdz skolai un viņam ir iespēja runāt, jo tur, kur ir iespēja runāt, tur rodas idejas, risinājumi, darbība, un tā mēs virzamies uz mērķu sasniegšanu. Kā jau es teicu, mēs šajā kārtā arī vērtējām to, kā kopienas skolas modelis, tas, ka skola paplašina savu darbības lauku un virziens ietekmē formālās izglītības funkciju. Pozitīvās lietas jūs redzat, ja, tad skolotājs strādājot arī ar citām mērķu grupām paplašina savas kompetences, vairāk var izpausties paša skolotāja radošais potenciāls, jo daudz no jums bez sava profesionālākā skolotāja darba aizraujas ar ļoti daudzām un dažādām lietām, kuras jums arī bija iespēja mācīt, rādīt un nodot šo pieredzi tālāk. Bet kas ir pats galvenais, tas ir tas, kas ir sākumā, ka, manuprāt, tas, ko es novēroju, ir tas, ka jūsos praksē mainās izglītības mērķa izpratne. Jūs paši runājat, jūs arvien vairāk liekat uzsvaru uz dzīves prasmēm un zināšanām, jeb kompetencēm, un kā mēs zinām arī jaunajos izglītības plānošanas dokumentos, arī mācību satura un standartu veidošanā mēs mainām kursu uz kompetenci pieeju, un jūs paši esat to atzinuši, ka tas ir tas, kas ir izglītības mērķis, un tas ir tas, ko jūs jau darāt, un caur šīm paplašinātajām funkcijām, caur to, ka jums arī jau pašiem savu zināšanas ir jārāda, kā tās pielietot praksē, jūs to rādat arī skolēniem un vietējai kopienai, un tad es varu tikai pievienoties vienai no jums, kas ir teikusi, ka svarīgi ir, lai bērns pēc tam spēj iedzīvoties tajā vidē, kurā viņam ir jādzīvo pēc skolas, viņam ir jāmācās dzīvot dzīvi, mums ir jāiedod skolēniem tādas kompetences, tādas zināšanas un prasmes, kas pat ja pēc 10 gadiem mūsu dzīve būs pilnīgi izmainījusies savādāk, mēs ēdīsim ar citām dakšiņām, rakstīsim uz vēl citiem datoriem, lietosim citus telefonus un nākotnes profesijas vēl nav zināmas, ka viņš joprojām varēs izmantot tās zināšanas un prasmes, kuras viņš iegūst šodienas skolā. Un tas, kurā gadā notika kura kauja, visticamāk viņam būs jāzina, kā to atrast. Bet vai atcerēties? Nezinu. Es domāju pat, ka ne. Skolotāju pārslodzes risks bija tas kritiskais moments, uz ko arī pašvaldības norādīja, ka ja skola paplašina savas funkcijas un skolotājs dienas otrajā daļā dara vēl virkni lietu, vai viņš nepārgurst, vai viņš neizdeg, jo arī uz 2-3 bērnu klasīti ir jāsagatavojas, ja tās ir apvienotās klases, ir vēl vairāk jāsagatavojas, slodzes un darba apjoms nemainās. Jautājot jums pašiem, mēs runājam arī ar daudziem skolotājiem. Lielākoties jūs teikt, protams, slodze jau ir, darba apmērs jau pieaug, bet ir skaidrs, ka šis pārslodzes risks ir jāvērtē kompleksi. Atšķirīgs ir jūsu pamatdarba slodzes, šeit es domāju tiešo skolotāju darbu, īstenojot mācību procesu. Atšķirīgs ir jūsu papildu darba slodzes, tad tajā skaitā šajā otrajā dienas daļā. Atšķirīgi ir arī jūsu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē. Citās kopienas aktivitātēs, kāda ir jūsu ārpus darba pienākumi. Jums katram ir atšķirīgi paša fiziskie resursi, es domāju, jūsu paša veselība un spējas, jūsu paša psiholoģiskie un emocionālie resursi. Un tas ir viss tas kopums, kas nosaka to, rodas vai nerodas šī pārslodze. Un paši jūs vairāk kārt uzsvērāt intervijās, tā ir katra skolotāja izvēle, ko viņš dara vai nedara šajā dienas otrajā pusē, un vai viņš ir gatavs iesaistīties skolas darbībā kā paplašinātā darbībā. Līdz ar to ar šo es jums gribu teikt, ja jums kāds saka, ka tas neiet cauri, skolotāji būs pārstrādājušies, tad jūs sakāt, ka tas nav tik viennozīmīgi. Kāpēc mēs nevaram pateikt, kas tieši ir kopienas skola un kāds ir šis precīzais modelis? Tāpēc, ka tas nav universāls modelis, tas ir atvērts un elastīgs mazo lauku skolu modelis. Jo mainās arī situācijas vietās, kur jūs dzīvojat, mainās arī vietās, kur jūs dzīvojat skolēnu skaits, mainās cilvēku skaits. Šur tur atbrauc kāda jauna ģimene, šur tur kāda ģimene aizbrauc.
Un tad šajā puķītē vairāk iezīmēti tie faktori, kas ietekmē to, kāda var veidoties šī kopienas skola. Tas būs atkarīgs gan no tām vajadzībām, kas ir kopienā, gan no šī kopienas sociāla-ekonomiskā profila, gan no tā, kur viņi atrodas, vai 5 km no pilsētas, vai 25 km no pilsētas. Protams, tas būs atkarīgs arī no skolēnu skaita un profila. Bet pats galvenais, ko es gribu pateikt, kad, manuprāt, ir jāsaprot, kad, ja mēs runājam par kopienas skolu, galvenais vārds šajā divu vārdu salikumā nav skola. Galvenais vārds ir kopiena. Jo, ja jūs paskatāties, jūs paši lieliski zināt, cik jums bērni ir 1., 2., 3. un 4. klasē, un jūs redzat, kādā perspektīvā, kā šis skaits mainīsies un kādas ir iespējas saglabāt formālās izglītības funkciju. Un daudz no jums jau šobrīd domā, kā skola, šis resursu kopums, kā viņš darbosies. Un viņš darbosies, jūsu mērķa grupa nav tikai skolēni, jūsu mērķa grupa ir kļuvusi skola kopienai. Un tad šis kopienas skola, viņa nodrošina arī savā kopienā dzīvojošo ģimeņu bērniem izglītību. Tas ir tas, kā es redzu šo kopienas skolas nākotni, arī analizējot ļoti plašus statistikas datus par visām Latvijas skolām, sākot no 2008. gada līdz šodienai. Es gribu uzsvērt to, ka mazā lauku skola, kopienas skola, ir tā, kas ceļ rīcības spēju un dzīves kvalitāti. Jo tas resurs, kas jums ir, un tā jūs redzat, ko es saprotu ar dzīves kvalitāti un ar rīcības spēju. Tad rīcības spēja tā ir spēja un prasme veidot savu dzīvi, uzņemties iniciatīvu, risku, spēt mainīties, pašiem uzņemties atbildību. Un kādā veidā kopienas skola ceļ rīcības spēju un dzīves kvalitāti? Pirmkārt, viņi nodrošina šo rīcības spējas attīstības platformu. Tā ir vieta, kas dod resursus, lai ik viens cilvēks varētu veidot savu dzīvi, varētu mainīties, izmantot iespējas. Jūs paplašināt vietējo kopienu kompetences, iespējas un izvēles laukus, dodot zināšanas vai mācot un palīdzot tik galā ar pārmaiņām, jūs paplašinot cilvēkiem izvēles iespēju. Ir plašāka izvēles iespēja, ir lielāks iespējas gan pielāgoties mainīgiem apstākļiem, gan realizēt plašākus mērķus. Un jūs caur šiem darbības lauku izvēršanu, jūs arī paplašināt gan šos partnerības tīklus, gan arī mobilizēt vietējo sabiedrību. Par to, kāda jūs izskatāties izglītības politikas dokumentos, šodien runāja gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, gan Varam pārstāve. Un šeit vienkārši jūs varat atpazīt, ka jā, mēs jau to daram. Jūs esat gan šīs viens pieturas aģentūras, gan daudzfunkcionālie centri. Un līdz ar to es uzskatu, ka jūsu pieredze, jūs esat mazo lauku skolu politikas pilota projekts. Un šī ir tā priekšrocība, kas būtu jāizmanto politikas veidošanā, un es varu ar mierīgu sirdi teikt, ka tas tiek izmantots, jo šobrīd strādājot pie mazo lauku skolu modeļiem, un pie šī uzdevuma arī strādāju es ar saviem kolēģiem, mēs tieši tāpēc arī tikām aicināti to darīt, jo mums ir pārmaiņu skolu pieredze. Tas nozīmē, ka tā tiek reāli arī uzklausīta un es domāju, arī ņemta vērā. Un pats pēdējais, kā rokās ir kopienas skola. Vispirmām kārtām jūsu pašu rokās, jo jūsu pieredze ir parādījusi, kur ir sekmīgāki stāsti, kur ir mazāk sekmīgi stāsti, ka iniciatīvai ir jānāk no jums pašiem, no apakšas, no tām saknēm, ka jums pašām skolām un pašām vietējām kopienām ir jāsaprot, vai tā skola ir vajadzīga, vai viņi ir vajadzīgi tikai tam, lai skolotājiem būtu darbs un atalgojums, vai viņi ir vajadzīgi kaut kam vairāk. Jums pašiem ir jābūt gatavībai uzņemties atbildību, ne tik daudz arī par skolas, bet arī par pašas kopienas nākotni. Tas ir tas jautājums par to, vai mums ir vajadzīgi lauki un vai lauki būs atvērti vai slēgti. Un jums ir jāstiprina pašiem savu interešu pārstāvniecību tālāk. Ir ļoti labi signāli, bet gribu šeit kliedēt jūsu ilūzijas, neviens cits jūsu vietā to nedarīs. Morālais atbalsts, protams, jums būs vienmēr, gan no Soros fonda, gan no Baltijas Sociālo zinātņu institūta, ja ir vajadzīgi kāda pierādījuma argumentācija, kas balstās pētnieciskos datos, bet darbība ir jādara pašiem. Un tad nāk komplektā atbalstoša politika, un šai atbalstošajai politikai, manuprāt, ir jāveidojas pirmkārt no tā, ka veidojās izpratni par to, kas ir kopienas skola, un atkal man jāatsauc uz ministriju pārstāju teikto, mēs redzam, ka ir šī izpratne, viņi runā tajā pašā valodā, kurā mēs, kurā es, kurā jūs, kad ir katram jāformulē savs viedoklis un attieksme. Galvenais ir, manuprāt, novērst jebkādus normatīvos šķēršļus, lai jūs ar tām lietām, kas veido kopienas skolu,
varat brīvi operēt, gan veicot kaut kādu saimniecisko darbību, bet, lai arī šos šķēršļus novērstu, jums viņi ir jāparāda. Jums viņi ir jāparāda ministrijām, kur ir MK noteikumi, kurš likums jums traucē kaut ko darīt. Iespējams, jums izskaidros un pateiks, ka tas nav šķērslis nemaz, ja? Ka vienkārši interpretācijas lietas. Protams, uz mazo lauku skolu politikā, es teicu, ir jāraugās kā uz koordinētu starpnozaru politiku, uzņemoties arī dalītu finansiālu atbildību, bet tas nenozīmē, ka šī finansiāla atbildība nāk tikai no valsts un pašvaldības. Tur ir jāpiesaist, protams, ārvalstu finansējums, biedrību finansējums, privātais finansējums. Tam ir jābūt kompleksam. Tā uz to neraugoties būs ļoti grūti. Jā. Es jums saku ļoti lielu paldies par paveikto, visu to, ko jūs esat izdarījuši savā labā, savu cilvēku labā, un turpiniet, esiet visi droši turpinājums. Paldies!